dzīvoju Ģipā. Tagad braucam Rēkā, iebrauksim Lievi, jāies iekšā citu jaunajā Ģipā. Tā viņi lētie saldējumi visi apēsti, nopirkt dārgāk. Tu jau kā vienmēr negribi. Jā. Nāc pakaļ, man grūti. Labi. Tikai visi, ja tu tā vienmēr nesaki arī, tad nekas nebūs, nekas nenotiks. Vajag sākt ar runāšanu, jā, kā mēs runājam, kā mēs domājam, kā darām, tas pie mums viss nāk. Redz, kā man viss notiek, brīnišķīgi. Aprunājos ar savu draugu, no mērs saka, viss, tas iznāca ārā, es tagad pirmdien aizsūtīšu viņam salātiņas, trauciņam, mēķins aizvedīšu. Švaks pavisam ir, un ko var darīt? Nu, kā tevi tu vari Jā, man ir Dieva svētība un viss izaug, un es dodu citiem. Nebūs tirgi, es neredzu. Tādi. Nu, piemēram, pasaka man cilvēku, kuram es neesmu kaut ko devis Anniņu. Visai stendei man nav jādod. Ne puses, ne visai. Cilvēki, kas prasa šodien pat no sociālā dienesta, kur Laila bija atbraukusi, iedeva 20 tomātus tādus, papriku un kanādas melens, veselu lielo kastu iedeva. Šodien gribēja braukt pie Valdājeva iekšā, Migovasam nevajag, Valdājos bija prasi, jāzvan vēl vijai, lai viņi aiziet pat pāri un pasaka, man vēl bunžiņā sikā 30 stādi, lai nāk Valdājevs pakaļ. Jā. Es brūnais nav, un lētais arī nav tā par 30 centīm. Nekā, nepērk 10. Vairāk, bet nopērk 3 par to latu. Tā es par latu varēju nopirkt 9 par 11-12 centīm. Tā ir. Šitie vieglāk ripo. Jauno elektrisko ritiem, ka būs atkal klapa, tikai jābrauc vai nu pašam pēc to naudu pakaļ, jāvērt tas pirkums čeks, vai ka Elmāram jāraksta pilnvar. Un atkal pie citu cilvēki sarunāts jau Rīgā, kas man sagādās citu komplektu, kas ir pārbaudīts. Šito viņi iedeva man nepārbaudīt. Tukšā gaita ritenis griežās, bet kā pieliek ratiem klāt, uzsākot pabraukt jau varēja, tikai jāuzsāk un pret kalnu vispār nevarēja. Tas man neder, tāpēc atdevu atpakaļ. Kad 3 kilometri pavisam nobrauc, es jau citu nekad nebraucu. Piekdienās tikai uz dušam, un vienreiz reku līdz selekciju bija aizbrauc. Pīvar, tas bija pēc paušu karsu un aizvērt tam paiku. Tas ir viss. Un tas būs, es mierīgi uz līčiem varēs aizbraukt. Ja vienu uzlādu 50 kilometris varēšu rulāt. Prom un atpakaļ mierīgi. Uz Stāvsem 2 reizes pa dienas varēs prom un atpakaļ braukt. Un tas maksās tikai varbūt pārdesmit centīmus strāvu, ko es elektrību uzlādi. Tā kā viss kārtībā. Nu, apēdām viņu vienu. Brūnien nav vispār. Viņš jau prom braucot arī paņēma. Tā bija kaut kāds citādāk. Un tā viņa jau garšīgi ir uztaisīt, bet apēd saldēm, pēc tam puslitras ūdens jāizdzer vēl. Apēd saldēm. Tā ir ķīmija, un man vēl pēc tam gribās dzert, es jau puslitru ūdeni izceru pēc tam. Jā, jādāja siltumnīca. Svētdien nedēļas pirmajā dienā jāiestādē šūņi, ķirbu un kanādas mellens, un tad jāsāk